Čau! Forši, šoreiz nolēmu uzrakstīt mazā video par to, kā gatavojos Power BI jautājumu atbilžu sesijai darbnīcai par datumiem, par time intelligence, par kalendāru funkcijām. Pagājušā mēnesī apskatīju to, kā izveidot kalendāru gan no datu modeļu datiem, gan vienkārši paskatoties uz auto kalendāru un veselu čupiņu metožu. Šoreiz ejam tālāk, skatāmies kādus aprēķinus veikt. Tieši time intelligence, tā laika skalu īpatnības un foršumi, pamatlietas un mazliet dziļākas lietas par visām pēc kārtas, gan arī par to, kā izveidot salīdzinājumu gadu pret gadu, gan tur kumulatīvos, to, par ko kursā jau ir runa, bet jebkurā gadījumā arī šeit par dažādām datuma aprēķiniem, gan moving average, gan citas lietas, kas jāsāk domāt līdzi, tad, kad notiek darbs ar datumiem. Es domāju, ka šī pusotra stunda būs ārkārtīgi piepakota, tā kā tiekamies un runājam.